ļoti labi jūtos Liepājā. Sagaidīšana feina, komandas biedrenes feinas un par ko sūdzēt. Kas attiecas uz to, ka tu pievienojies Liepājai, kur jau tava māsa spēlē, tas arī bija kaut kāds faktors, lai piekrīt šim piedāvājumam? Jā, tas bija, bet arī tāpēc, ka komandā spēlē meitenes, ar kurām es spēlēju jau pirms tam. Līdz ar to es domāju, arī man būtu vieglāk pēc pauzītes atnākt atpakaļ un spēlēt ar meitenēm, kurām es pirms tam spēlēju. Kāpēc šī pauzīte bija tik gara, vai nebija tā, ka tev Liepājā ātrāk izteicis piedāvājumu? Es nezinu tik smalki detaļas, jeb tas tik pēdējā brīdī arī nāca šis piedāvājums? Pēdējā brīdī arī vairāk es biju ieinteresēta, jo es vēl svārstos, vai uzspēlēt vēl, vai nē, vai tomēr nobāzēties un dzīvot ģimenes dzīvi un meklēt darbu. Un līdz ar to šis man bija tāda laba iespēja uzspēlēt, vēl apstīties, vai es varu pirmkārt, vai es gribu vēl. Un es tāpēc arī piekritu. Man īstenībā vīrs man arī, viņš zināja, ka es šaubos, un tad viņš tāds, tad ir īstais laiks izdomāt. Tad runājam par to varēšanu. Šīs dienas spēle varbūt nav tas īstā mēraukla. Liepāja zaudē graujoši 219. Pati jūties laukumā kā? Nospēlēja pirmo spēli pie Liepājas. Jauna komanda, cita vide. Pretinieks ļoti spēcīgs. Stāst. Jā, man bija ugunskristības. Tā var man paveikties, atgriezties un jāspēlē par tādām pretiniecēm. Bet, protams, arī man ir tāds haosiņš, 2-3 treniņi un tādas sadarbības daudz jaunas, un man viss jāatcerās, un tad es tik daudz domāju par to taktiku un aizmirstu, kad jāuzbruk taču uz grozu. Bet šodien 4 no 10 metieniem realizēt, 2 no 3 tālmetieniem, 10 punkti. Bija jāmet, ko tur sarežģīt daudz, ja ir iespēja jāuzbruk. Es domāju, es jau zinu, meitenes ļoti sabēdājušās, bet es teicu, ka šī ir labs treniņš tagad, jo svarīgās spēles tikai priekšā. Jātiek četrniekā, jāvinē Tallinnu. Runājot par statistiku pretiniecēm, mēs jau pierunājām ārpus kadra 16 no 19 tālmetiem. Es kādreiz redzējusi, vai saskārusies kādreiz pati viena, nezinu, kādā savā komandā pretiniecēm. 16 no 19. Jā, bet jāatzīst arī, viņas bija brīvas, jā, un tiešām precīzi meta. Kā jau teicu, aizsardzība mums bija tāda, ka mēs atstrādājām to palīdzību un tādu lēnāku iznākšanu dzēru, bet šodien viņas bija jābrīnojami precīzi. Pieminēja, ka Liepāja mēģināja kaut kādu citu aizsardzību, varbūt tas arī bija iemesls. Jā, mēs atstrādājām un, kā jau teicu, TDT ir augsts līmeņa klubs, kurš māca ātri izspēlēt. Ja? Varbūt par tādu Tallinu tas mums strādās labāk. To arī gribēju novēlēt, lai Liepāja veiksim par Tallinu. Šo spēli aizmirstam. Jā, tieši tā. Ņemam to labāko no spēles. Pēdējā sadarbība diezgan laba uzbrukuma ziņā vismaz. Un noteikti es ceru, ka nākamo reizi, kad Liepāja tiksies TDT, tāds rezultāts nebūs. Es arī.